Nu, palīdzēsim čalim. Kādu autiņu jūs izvēlētos, ja būtu jābrauc apkārt 20,000 km visai Eiropai? Nu, šitas būs interesants temats. Tātad kritēriji - laba caurgājamība, XC90 bez kardāna skaitās? uzticams, Jūs tūlīt to budžetu uzzināsiet. naudas ziņā līdz 6,000. Viņai jābūt ir ietilpīgai, man gribas kaut kādu komfortu arī. Izskatās, ka čalis čiepiņš liks slīpi. Es domāju, ka jāskatās ir džipiņš. Nu, es arī domāju, ka jāskatās džipiņš. Kārdāns, razdatka, krustiņš, lices, patēriņš. Vēlams dīzela pusbeigtām sprauslām, turbīna, nu noteikti vēl vēvēdnieka, pilnu vācu ekoloģijas sistēmu buķeti. Mans saraksts ir Šauvaļā. vai nu Audi Q7, Nu, Q7 tur būs šitā te pa 6 jāvalk aiz aussāra. Land Rover Discoveries, Es domāju, labāk uzreiz iekaries striķī. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Ar šito es domāju, ka būtu tāpat kā ar tiem kilometru tinējiem 26. gadā. Nu, šito ceļu izvēlās tikai paši drosmīgākie vai paši stulbākie. Mitsubishi Pajero, Tā nu šitien gan es paklusēšu. Tad padziļināta pieredze man ar viņiem nav, bet, nu, konceptuāli es tāpat viņu noraidītu. Toyota Land Cruisers, Pa 6,000 tev būs nevis Land Cruisers, bet tas, kas no viņa būs palicis pāri. Nu, tici man, daudz tur nekas nebūs palicis. Porsche Cayenne. Par tādu naudu tur visticamākais būs briesmīgs. Land Cruisers un Q7 pa 6 būs stīgā, vai ne? Vai arī Touaregs. Nu, Touaregs ar tādu ļoti piesardzīgu, uzmanīgu un taktisku pieeju, nu, ļoti iespējams. Bet, nu, es noteikti par šito visu nopietni padomāt arī no citas perspektīvas. Esmu pozitīvi noskaņots, patīkams satraukums iekšā ir. Nu, man arī būtu patīkams satraukums šitādam ceļojumam nopietni izskatot Discovery, Cayenne ar benzīna motoru vai Land Cruiser pa 6,000. Nu, un galvenais, ka tas satraukums man visticamāk neatlaistu visu to 20,000 km garajā ceļojumā. Maršruts arī gatavs parādīt šito te. Piesakojiet, būs interesanti. Nu, interesanti būs mums visiem, pilnīgi noteikti. Tā kā turpinājums sekos, jo nu, es domāju, ka viņam noteikti noderētu tādi daži praktiski padomi, kā šito situāciju un problēmu atrisināt. Tiekās!